Lai izsekotu baronu Vulfu dzimtes gaitām Cesvēnes un Dzelzavas pusē 19. gadsimta nogalē, Cesvēnes pilī top jauna latviešu spēļu filma. Filmas iniciatori un vienlaikus arī īstenotāji ir draugu un domu biedru grupa Vilkatis, kurus bez darbošanās ārstu profesijā saista arī kopēja aizraušanās ar kino. Mēs filmējam 18. un 19. gadsimta ainas. Es esmu šobrīd Dzelzavas barons Tranzēfa un Rozenieks. Arī tā ir viena leģenda, kas tika iekļauta šajā sakarā, šajā filmā. Un šodien, es jau teicu, ir filmēts 18. un 19. gadsimta ainas, un, protams, filmā ir arī mūsdienas. Leģenda vēstīja, ka barons Vulfs krāšņot Cesvēnes pili būvējis par godu savai mīļotajai sievai Lotei. Šis stāsts tad arī iedvesmojas filmas veidotājus iejusties 19. gadsimta atmosfērā. Loti viņš sastapa vienā pārgājienā, kurā viņš bija izgājis kopā ar savu draugu Aderkasu. Viņš sastapa Loti nejauši un iemīlējās viņā, un tāpēc arī tika uzcelta šī pils, un šī ir viena no ainām, kas ir atainota arī filmā. Filmas veidotāji ir draugi, kas viens otru pazīst jau gadiem, un stāsts par baronu Vulfu ir jau 6. kopā radītā filma. Lai arī viņi nav profesionāli aktieri, tas nemazina prieku tēlot un iejusties tēlos. Mārtiņam filmēšanas laiks ir arī lieliski atslodze atvaļinājuma laikā. Man ir jāiejūtās 19. gadsimta luterāņu mācītāja tēlā, kuram ir vien tādu muižas meiteni, tā kā mazliet jāpavedina. Un līdz ar to arī jāizsaka kāds priekšlikums. Un tad viņi man atraida kā mācītāju, un tad līdz ar to es sadusmojos uz viņas, un notiek kaut kas, kas notiek, bet tā būs intriga vēlāk. Jā. Es savu mūžu esmu ieguldījusi it kā pilī. Viss ir sirds, deksme, Eiropas fondi un pārējais apgūts ir atjaunots Cesvēnes pils. Un tagad atgriežas īpašnieki no Vācijas. Un es esmu ļoti satriekta un cīnos, kā spēju un māku, pat izmantojot, varētu teikt, senas metodes, lai paliek filmā, bet tur būs tādas nelielas, varētu teikt, būršana vai kaut kas tam līdzīgs. Lomās nācies iejusties arī suņu puikām Hangulam un Haibatam, kuri pie sava filmzvaigžņu statusa jau sākuši pierast. Grūtākais laikam ir paredzēt viņu rīcību. Ir cilvēki, kā jūs jau ziniet, kurus pieņem, un ir arī kurus nepieņem. Bet šoreiz, acīm redzot, šie ir tie cilvēki, kas viņiem tādi draudzīgi likās. Un, protams, viņa paklausība. Filmas, kuras nosaukums pagaidām tiek turētas slepenībā, pirmizrāde paredzēta 24. novembrī kinoteātrī Splendid Palace Rīgā.